Labdien! Šis ir video pēc lekcijas par to, kas tika izdarīts lekcijā par Windows Pro Edu konfigurēšanu pēc instalācijas. Instalācija bija instalēšana iepriekšējā tēma. Tagad mēs sāksim konfigurēšanu, cenšoties darīt to, kas nav acīm redzami. To, ko katrs lietotājs haotiski klikšķinoties kontrol panelī atrast nevar, jo tur ir saīsnes ne no visām utilītām, ne no visiem rīkiem, kas Windows Pro arī serveros ir dziļi apslēpti. Tātad man ir jāpaņem ekrāna koplietošana šajā brīdī. Tātad es koplietošu visu ekrānu. Un man ir, es gribu noslēpt, lai pēc iespējas mazāk objektu, lūk šādi. Tātad man ir Windows 10. Ja es ņemu fullscreen, vienalga īsti labi nav, jūs pievērsiet uzmanību, ka te ir rītjosla, ka tas Windows 10 palodzes nav, bet ja es paeju uz leju, tad tā palodze ir. Es teicu, ka par Windows politikām. Šeit es jau pameklēju termini.lza.lv, vārda policy, tulkojumi latviešu valodā, no tā, kas tur tiek piedāvāts, un jūs varat paskatīt paši. Politika tiek bieži sacīts, bet varbūt noteikumi. Vai tehniskā politika mēs varam teikt, vai arī mēs varam teikt, ka tie ir tehniskie noteikumi, kurus mēs uzliekam datora lietotājiem, programmatūrai, Windows darbībai. Šeit ir ekrāna bildīte. Es taču biju teicis, ka ekrāna bildīti nevar uzlikt, ja Windows nav aktivēts. Ja viņš nav aktivēts, tad 30 dienas var lietot, bet viņš saka, ka, redziet, jūnija tu aktivāte, lai te kaut ko mainītu. Bet tur daudzas lietas patiešām nevar mainīt, bet smukāku bildīti jūs varat sev uzlikt, jo to vienu var apiet, teiksim, šeit man ir kaut kāda bildīte, ko es varu paņemt set as desktop wallpaper, ko es esmu izdarījis, un tā rezultātā tā bildīte ir, kaut viņu tur settings tā normālā veidā, vai labo taustiņu te izvēloties personalizēt, mēs uzlikt nevaram. Es varētu uzlikt mazāk izšķirtspēju, bet tad atkal sliktāka redzamība būtu. Tātad, ko mēs varētu darīt? Pirmais moments ir pats kontrol panel. Kontrol panel mēs varam pin to start, manā gadījumā unpin. Es varu palaist, jo man pie starta flīzēm ir kontrol panel flīze. Klasiskais skats, large icon, kategorijas skatā viņš bija, te mēs uz large icon pārslēdzamies, un pie administrative tools mēs redzam tos rīkus, kurus mēs lietosim. Šeit ir kļuvis daudz vairāk rīku nekā bija Windows 2000 un XP, bet ne visi no tiem šeit ir. Un ne visi tie, kas ir, ienes kaut ko būtiski jaunu. Piemēram, ir Security and Maintenance rīks, kurš būtībā ir tikai kopsavilkums no esošajiem rīkiem. Šeit ir paziņojumi par Windows antivīrusu, Defender, par firewalli, UADS, brīdinājumiem būtu jābūt ieslēgtiem. Tātad View in Window firewallis te man atsevišķi jālaiž, par to viņš pat nepasaka, un tagad es redzu, ka firewall is on. Ja? Tā kā šeit ir rīki, kuri man jau šķiet, ka tas, ko es te atveru Security and Maintenance, ka viņš kā kopsavilkums ir domāts, bet tāda liela jaunpienesuma nav. Tas, ko mēs te lielākoties varam lietot, ir tas, kas atrodas Administrative Tools, un tas ir Computer Management šodien un Local Security Policy. Bet, ja jūs neesat paņēmuši atjauninājumus, tad jums tas Computer Management nepalaidīsies, būs sarkans loks, un jums nāksies iet uz tikai settings, kontrol panelī nav,
tikai settings, ir atjauninājumi, update and security, un tā pirmā porcija ir jāpaņem. Es personīgi neesmu paņēmis to pašu pēdējo update, tos atjauninājumus visus. Es būtībā paņēmu to pirmo piedāvājumu, un es esmu apstājies pie feature lielās service pakas, senāk teica, feature pakas 19.09. Nu, reālā datorā te būtu jāņem, un tagad jau pēdējai 20.04, un tā arī noteikti būtu jāņem. Bet ar to 19.04, ko es paņēmu, pilnīgi pietiek, lai es computer management varētu palaist. Turklāt computer management jau var palaist dažādos veidos. Ar labo taustiņu uz start pogas vai pedāļa start mums te ir dažas biežāk lietotas programmas, piemēram PowerShell ar administratora tiesībām, jā, te tādas administrēšanai vajadzīgās lietas, bet nebūtu ne visas, tur tā izlase ir tāda, piemērs izlasē, teiksim, ja. Un tad arī es to computer management varu palaist, bet ja gadījumā jums nav, es palaidīšu PowerShell. Kādreiz Windows XP bija command prompts, un senāk tas bija 16 bitu programma terminālis, komanda rinda 16 bitu. Tad CMD ir joprojām, CMD 32 bitu. Jā, CMD 32 bitu. Un savukārt PowerShell ir 64 bitu un satur visas CMD komandas un vēl 2000 pāri. Pavisam PowerShell ir 2400 pāri dažādas komandas funkcijas. Skaidrs, ka to tā pilnībā mēs lietojam lasot pamācības. Lasot Microsoft PowerShell pamācības, jo no galvas atcerēsimies to, ko var uztaisīt, ko mēs taisam ikdienā, ja? Mēs varam kaut kādu teksta failu, savu biežāk lietojamo PowerShell komandu izveidot un sev pieglabāt, tā daudzi dara, un vienkārši tās pārējas, ka vajag tā meklēt. Mēs varam computer management palaist, uzrakstot GMT, viņš ir MSC. Vai viņš man palaidīsies tagad? Viņš palaidās. Tad viņu var palaist kā MMC konsoles daļu, bet tad ir jāraksta pilns comp mgmt.msc. MMC tātad lūk ir Microsoft Management konsole. Un tad caur viņu es varu palaist PowerShell šo te. Tātad nākamais ir DXDiag. DXDiag, ko mēs jau laikam skatījāmies, lai konstatētu DirectX versiju. Datoriņam jau vajag vismaz DirectX 9, lai liktu Windows 10, 8, šeit ir DirectX 12, to pilnīgi pietiek. Tad var palaist, ja tāpat to comp management var palaist arī neatjauninātā instalācijā, kur grafiski tā savādāk laižot nelaižās. Ja? Viņš ir release kandidāts. Ja? Tad tas pats ar to local security policy, viņa vietā var palaist GPedit un caur šo te rīku politikas, ja tehniskos noteikumus rediģēt. Ja? Te pie administrative templates atrodas tas, kas interesēs šajā darbā mani, ja? Tas, kas interesēs. Savukārt, šajā brīdī viņi jātaisa ciet. Redziet, šeit ir ļoti daudz Windows komponents un daudz, un tur pa mapēm iekšā, kas viņam par Edge vai par Windows pārlūk programmas Edge regulēšanu, jau vieni gatavas sagataves. Pa viņām var mierīgi paklišķināties, viņu arī ir simtiem, mierīgi paklišķināties un mēģināt saprast, kas no tā var noderēt. Ļoti daudz tur ir, šis tas noderīgs. Tad jautājums ir, kur tad īsti notiek konfigurācija. Tā, ka mēs mainām politikas,
tad konfigurācija saglabājas reģistrā. Reģistrs ir datubāze binārā formā, bet regedit ar regedit, nu viņu var palaišt. Man parādās user account control, es saku yes, jo tas ir ļoti jūtīgi, tas administratīvs rīks, ļoti, ļoti jūtīgs. Nu, šeit, jā, viņu var arī, starp citu, eksportēt, sava veida backupu taisīt, ja? Jo te jau nav undo, tad jāeksportē, eksports, imports vai nu, kaut kā tā. Bet katrā ziņā šeit tas, kas mums ir, šeit ir settingi, kurus var rediģēt nelasāmā formā, tikai skatot atbilstošās developeru instrukcijas. Un reģistrā šobrīd neko ar rokām mainīt nav vērts. Viņā mainās tad, kad mēs kaut ko mainām politikās un citos ieregulējumos. Windows ir palicis ļoti maz teksta failu. Visi tajā reģistrā lielā gandrīz, nu, stipri pāri 95%, daudz vairāk, 99%, ir tajā reģistrā datubāzē, kurai var piekļūt, piemēram, politikas regulējot ar dažādiem rīkiem. Var piekļūt caur MMC konsoli, var piekļūt caur GPedit, var piekļūt caur Local Security Policy no kontrol paneļa. Un nav svarīgi, ar kuru rīku mēs izmainām šos iestatījumus, jeb tehniskos noteikumus, jo svarīgi ir tās, ka viņi tiek saglabāti, un viņi saglabājās reģistrā datubāzē. Tas būtu ievadām par to, ka ne viss mums ir kontrol panelī. Es tagad paņemšu to, kas ir kontrol panelī, kontrol management, lai uztaisītu dažus lietotājus, kur es lekcijā taisīju, es uztaisīšu vēl vienu. Ja? Es uztaisīju lietotāju brālītis, lai viņu noadministrētu. Un test 1, test 2 es uztaisīšu jaunu lietotāju test 3. Šajā brīdī sauksim viņu testeris 3. Un parolēji jāuzliek, savādāk viņš šārai nevarēs pieslēgties, jo pirms nebūs nomainījis paroli ielogojoties, ja piesakoties sistēmā. Ja? Man ir noteikti viņam jāuzliek šajā brīdī parole, lai es varētu testēt koplietojumu resursu ar viņu. Nu, no password kaut ko var taisīt, ja. Nu, tagad man ir trešais lietotājs, viņš noklusēti ir grupa users. Jā, pieņemsim, tas būs vecākais brālis vai ofisa sekretāre, tad viņu var pielikt grupai power users, tad viņa varēs power, te nav meklētājs, te jāuzraksta pareizi. Bet var iet ar, meklēt advanced katalogu, bet tāds kā search nav, bet var tur atrast katalogā, kurā mēs varam redzēt, ka ir daudz grupas, un ikdienā vajadzētu nestrādāt ar administratora kontu, jo tad vienmēr kaut kas var gadīties, bet šo te power users grupu izmantot, jo parastais users varbūt ir pamaz, viņš nevar atbildēt uz administratora jautājumiem, nevar šārētā printerī iesūtīt uz citu lietotāju dokumentus atcelt, ja tu ir kļūdaini daudz sasūtīts uz printeri. Ja? Tas power users varētu būt tas, ar ko arī jūs uztaisot otru kontu, ja? Ne jau pazeminot to vienīgo. Ja? Datorā vienam administratora kontam ir jābūt. Bet tas power users varētu būt otrs konts, ar kuru tad ikdienā strādā. Tātad, te ir sataisīti vairāki lietotāji. Tagad es varētu pievērsties viņu politikām. Tātad viens veids ir vecajā labajā kontrol panelī, Administrative Tools, atrast Local Security Policy, ļoti līdzīga utilīta GPedit. Kāpēc to utilītu ir daudz? Tāpēc, kad ir dažādi Windows un ir serverim taisītas, un dažas serveru utilītas ir šeit, dažādos skatos un griezumos. Tā ir tā kā grāmatvedības bilance saskaita dažādos griezumos, ja? Kaut kā tā.
Un tad to, ko mēs jau esam darījuši, mēs uzliekam password policy vismaz 9 simboli, nu vai 8 vai 9, vai kompleksitāti enable. Tas nozīmē lielie mazie cipari speciālie, starp speciāliem arī interpunkcijas zīmes. Ļoti svarīgais settings ir iestatījums, account, lockout, threshold, cik reizes lietotājiem ļaut nepareizi ievadīt paroli, līdz viņš tiek bloķēts. Lietotājiem Microsoft saka, uzlieciet 5 reizes 30 minūtes, bet paši viņi nav uzlikuši, tur bija tukši. Es uzliku 10 reizes 15 minūtes, lai nav pārāk nežēlīgs sklerotiķu konkursiņš. Ja tas lietotājs pēc tam vai arī serverī kāds savāda to paroli un ir bloķēts pēc šāda settinga, tad mēs varam to lietotāju manuāli atbloķēt ātrāk. Tad, ja viņš ir bloķēts, viņam šeit parādās ķeksis, account is disabled. Un pēc 15 minūtēm pāriet tas ķeksis. Es varu manuāli noņemt nost. Tas vairāk attiecās uz organizācijām, uz serveriem, bet arī mājas datorā, tas, kurš tas administrators, te var mazliet pacīdīties un palīdzēt tam, kurš aizmirsīs paroli, bet bez paroles nedrīkst stāvēt, ciemiņi nāk, uztaisīsiet balli ar 50 nepazīstamiem cilvēkiem un atstāsiet vēl mājās datoru bez paroles, wirelessu bez paroles. Jā, kāpēc taisīt balli 50 nepazīstamiem cilvēkiem, bet ziniet, pietiek ar vienu un dažreiz pat pazīstamu. Tāpēc labāk salikt paroles, pagaras. Ko var darīt Local Policy Security Options? Šeit var pielikt tā, ka do not require control delete disabled. Tātad jāspiež 3 pirkstu kombinācijā control delete, tajā brīdī, kad grib pieteikties pirms paroles ievadīšanas. Tas palīdz pret atkārtotu laušanu, tā skaitā pa tīklu. Tā skaitā pa tīklu laužot, tas tam traucē. Un message title, hello, sveiki, un var uzrakstīt message title, kad šis ir testa Windows. Mēs pēc tam redzēsim, kad es to mēģināšu. Un te var uzrakstīt kaut kādus lietošanas noteikumus organizācijās. Mēs rakstīt, šis ir tikai organizācijas darbiniekiem nesankcionēta piekļuve tiks aplūkot atbilstoši jurisdikcijai. Konkrētus pantus neraksta, tie mainās. Bet to, ka tas ir brīdinājums, ka tas nav priekš jums, tas ir juridiski pareizi. Otra lieta, šeit var sarakstīt kaut kādas palīdzošu informāciju. Skolā var sarakstīt, kad ziniet, mums tur ir serveris, jūs varat pieslēgties servera šārai, jūs varat pieslēgties tur mājaslapai, Moodlei, tādā veidā un sarakstīt sarakstu ar resursiem, ko lietojam, MyQ, B-klase, kaut kur Moodle serveris studiju, kā mums, kaut kur kaut kāda šārēta resursi. Un mēs varam šeit ne tikai salikt biedinājumu cilvēkiem, bet salikt palīdzošu informāciju, un tad pirms pieteikšanās, pirms ielogošanās, viņam tas katru reizi būs, un atgādinās, un no tā jau tikai labāk būs. Ja? Tātad, tagad nākamais moments. Tas politikas jau redzēt var uzlikt dažādos veidos. Un man ļoti gribās uzlikt kaut kādā savādākā veidā. Piemēram, var palaist MMC konsoli, Microsoft Management konsoli, palaist, tas administratīvs rīks, tas ir servera rīks, un pie fīle add remove snapping es pielikšu Group Policy Object Editor. Tā konsole ir darba rīku kaste, viņa pat simboliņš ir tāda sarkana ādas elektriķu darba rīku kaste. Amerikāņiem tādas ir modē, mums ir tādas melnas vai dzeltenas plasmasas kastes, tagad biežāk sastopamas. Es izvēlos kādu no darba rīkiem. Šie darba rīku saraksti nav kontrol panelī. Tur certifikāti, te kaut kas nav, disk managements ir, device management ir, kaut kāds IP security monitor jāapskatās, vai te viss nav. Te ir vairāki rīki, kas nav kontrol panelī un kurus šeit tikai var pielikt. Tagad es izvēlos Group Policy Object. It kā jau tās Local Security Policy tur bija, bet viņas bija tādā griezumā, kad mēs uzliekam visam datoram. Viss. Bet
Šeit arī pirmais variants local computers var spiest finish, bet ja es lieku browse, tad pirmkārt, ja dators ir domēnā, es varu uzlikt citam datoram, ja man ir domēna administratora parola un es tā esmu ielogojies vai tādām tiesībām run as palaidis to MMC. Otra lieta, te ir users. Es varu lokālajā datorā uzlikt citam lietotājam. Piemēram, lekcijā es uzliku lietotājam brālītis, un tagad es paskatīšos, vai tas ir saglabājies. Es ar dubultklikšķim to politiku palaižu, un es viņu te pa jaunu pievienoju. Un tas arī interesanti. Administratīvās templātes, templates sagatavs desktop wallpaper. Un es viņu uzliku divos veidos. Ja viņu liek uz servera, tad liek tīkla adresi //server share un kaut kas. Ja liek lokāli mājas datorā priekš kāda ģimenes locekļa, piemēram, priekš mazā brāliša, kurš negrib mācīties, mēs varam uzlikt, ka viņam desktopa backgrounds ir skolas bilde. Vai tie kļūst pa teicamnieku noņemšu. Ir skolas bilde, un tad man jāliek lokāls ceļš, kāds tīkls. C disks, calls / users doki. Es varbūt palaidīšu notepadu. Notepad. Nē, man taču ir pamatsistēmā. Es taču pamatsistēmā kaut kur te ieglabāju. Kur es ieglabāju, es neatceros, vai kur laikam es ieglabāju, lekcijas laikā. Tātad es teicu, ka MMC, computer management var palaist, regedit, reģistrā, DXD, GP edit, MMC var palaist un viņam pielikt. Un tad tie ceļi gan šārēm, koplietojuma resursiem, gan te ir tīklā ir // datora vārds, šāres vārds. Ja? Tātad tas ir universālais Universal Naming Convention ceļš, ja no tīkla, ja piemēram visi ņem no servera. Bet ja tagad man ir organizācijā, tad ir variants lokāli. Ja? Tas bija UNC ir tīklā. Un lokāli ir C disks, calls, un lokāli tā C disks, users. Es noliku kaut kādā vietā, es uztaisīju mapi, users, kaut kādi dokumenti, es pat neuzrakstu tieši tā, bilde, JPG ir labākās krāsas, PNG ir labākā teksta lasāmība. Ja? Tātad lokāli priekš šī datora lietotājiem es taisu folderi, kurš ir visiem pieejams. Kaut kādi dokumenti jāskatās, kādas tu nosaukumu iztaisījis esmu. Ja? Es atgriežos tagad tajā. Ja? Tātad es taisīju doki kopēja un tur skola. Ja? Tātad C diskā. Un šis te tagad jāpārbauda, kā tas strādā, bet tad, kad es taisu ciet, es varu saglabāt, es varu nesaglabāt. Es biju saglabājis to konsoli šeit, ja? Saglabāt to savā vietā, nevis tur, kur Windows grib, ja? Bet es viņu te savā saglabāju, ja? Jo tas settings ir reģistrā. Šeit rīku komplekts darba rīku komplekts tiek saglabāts, ja? Tas ir tas moments. Tagad nākamais. Kurā vietā tad ir tā mape? Users folderi ir lietotāju mājas mapes. Te ir imants mape, un es lekcijā ielogojos ar brālītis kontu. Brālītis, varētu arī ar garumzīmām. Šeit jau UTF-8 fonti tiek lietoti, ja? Un tad es uztaisīju doki kopējiem. Doki kopējie ir jābūt tādiem, kad, var visi lietotāji lasīt, bet nav full control vai modify. Arī modify dod dzēst. Brālītis ar modify nodzēsīs.
bet, full control. Ir pilnās tiesības, mainīt pašas tiesības, bet dzēst varēja ar modifēm. Šāda mape, labi, viņš tur read execute var. Ja, tur var paskatīties arī atribūtus aizliegt, lai nevar saķēpāt. Ja? Vēl moments ir tās, ja tas lietotais ielogosies, viņam tā bilde atrodas šeit. Ja? Tā bilde atrodas šeit, un tās bildes tiesības ir tādas, ka visi, security, ka visi viņas var lasīt, kādas advanced tiesības, disable inheritance convert, es varu uzlikt, ja? Es varu paskatīties pilnās tiesības. Viņam ir execute, list, read attribute, read extended, read permissions. Jā, to tiesību pilnajā skatā ir vairāk. Windows tiesības mēs vēl runāsim, ir stipri sarežģītākas kā Linux, kur čmod šhaun, 3 tiesības par 3 grupām, vēl sticky bit klāt, bet arī Linuxā šādas konstrukcijas var uztaisīt, un tas ir iespējams. Ja? Tā kā nav tā, ka Windows ir ļoti daudz tiesības, būtībā creator owner grupas tiesības ir vienīgās oriģinālās, bet arī tur var aptuveni alternatīvā Linuxā izdomāt. Tā kā būtībā tās daudzās tiesības tādu lielu reālu pienesumu dod, bet viņu tur, manuprāt, ir par daudz, un vismaz kādreiz tas ļoti bremzēja Windows. Ja? Tagad es paskatīšos, kā mazajam brālītim tas strādā. Tā bilde uzzīmēta, es uztaisīšu sign out sev, ja? Sign out. Un man vajag Ctrl Delete ievadīt. Input, keyboard, Ctrl Delete vai host-key, kas ir right control un del taustiņš. Tagad te ir uzraksts. Sveiki, šis ir testa dators. Tas ir tas, kur message. Tagad ar mazais, ar lietotāju mazais, tas ir tas brālītis, ir login vārds un mazais ir viņa iesauka. Vai arī vārds uzvārds tur varētu būt. Un tagad es ielogojos, un viņam ir tā bilde, kas ir politikās uzlikta. Un es ceru, ka viņa neko nepazudīs. Ja? Tātad ceļš jāuzliek pareizi, tiesības jāuzliek pareizi. Vienmēr pastāv variants, ka nenostrādā, ja ir kaut viena burta, viena simbola kļūda, to jūs labi saprotiet, tā ir visur. Un tagad tas lietotājs logojas iekšā, un viņam ir desktopa bilde, ar skolu. Starp citu, viņš nevar viņu mainīt, arī, kad Windows ir aktivēts, bet īstenībā tu var pamēģināt, kā kurā versijā, bet viņš var nokačāt bildi un set as desktop wallpaper uzlikt nomainīt. Bet nākamā reizē viņam atkal būs skolas bilde, un ja viņam viņa nepatīk, viņam atkal vajadzēs viņu nomainīt, tas set as background kaut kādu bildi. Ja jūs negribat ļaut viņam mainīt, tad atrodiet politikās, radošs uzdevums, kur ir tas settings neļaut mainīt. Ja? Un uzlieciet viņam vēl ne tikai bildi, bet vēl arī, ka neļauj viņam neko mainīt, tad tas būs tā labi. Es tagad tiešu ārā no šī mazā lietotāja konta sign out un iešu atpakaļ ar savu, kuram ir administratora tiesības. Un update fonā varbūt iet vai kā. Nav baigāti. Tad Ctrl Delete. Ok. Nē, es gribu ar savu kontu tagad. Un vēl uztaisīsim koplietojuma resursu, jeb apskatīsim uztaisīto koplietojuma resursu. Šo te izmēģiniet, šis advancēti, noeksperimentējiet tā, lai nevar mainīt, vēl tur jāpieliek klāt politika. Un tagad pa koplietojuma resursiem jāpalaiž šis te Windows Explorers. Un man, redziet, users folderī, kur visi tiek, tai folderī C diskā users, visi lietotāji tiek.
tur es taisīju dokumentu mapi ar to bildi. Ja jūs, kā bieži dara, uztaisīsiet savā, nu tā nevar. Administrators uzliek uz savā desktopa bildi un tagad grib, lai visi lietotāji viņu redz, lietotāji tur klāt netiek. Kāpēc man nestrādā? Tātad jāuzliek tai bildē tajā vietā, kur visi tiek. Un tas, ko es tagad daru, nevar atrasties mana profila imants iekšienē. Ja tam jāatrodās publiskā vietā, tas ir šeit. Un ja es te skatos publiskajā vietā, tad pie security es redzu, ka visi ir tiesīgi read list execute, administrators full control, system, ko iet antivīrus un backupi full control, un man interesē sharing. Sharing, te ir vieglais stils, bet kāpēc darīt vienkārši, ja var darīt sarežģīti? Sarežģīti darot bieži vien viss ir skaidrāks. Es ieliku lekcijā šeit ķeksi un čāres, jeb koplietojuma resursā vārdu, uztaisīju doki, lai parādītu, ka var atšķirties no mapes vārda. Komentāru var uzrakstīt, un te 20 konekcijas pieslēgumi ir maksimums. Windows 2000 bija 10 maksimums, tas bija slikti, 20 jau ir tīri ok, tur klasē ir 15-17 datori, arī birojos, kuros nav servera, visticamāk vairāk datoru nav, nu gribat vairāk pieslēgumi, lieciet Linux vai pērciet Windows serveri vai Linux serveri. Un tad šito te ok, un tad es tagad nokopēšu šo UNC sintakses ceļu pa tīklu, kas ir / datora vārds, tajā vietā var būt IP adrese. Datora vārds tas ir, un tad doki ir šāres vārds, ne folderā vārds, bet šāres vārds. Ja tālāk es rakstīšu /, un tur ir garāks ceļš, tad tie tālākie jau būs mapju folderu vārdi. Ja? Tagad es pieslēgšos. Kas vēl? Te iekšā es uztaisīju mapi mājas mapes, kur iekšā ir lietotāju individuālās mapes, kur citi netiek. Tātad tas sākums ar to bildi skola, ja? Šī ir tā bilde, kas tur nolasījās, to es tur lekcijā zīmēju. Ja? Tā ir tā bilde. Un lēni taisās vaļā, paintu uzzīmēta. Te tās mājas mapes security, te ir drusci pamainīts. Nu, vispirms ir noņemts, change permissions un disable inheritance, jā. Te varētu enable tagad, jā. Un ja vajag uz visiem objektiem attiecināt, te var likt ķeksi, bet tas, kas te jau ir izdarīts priekš šī te grupas users, domēnā būtu grupa domain users, darbstacijā, te bija, es izmainīju this folder only. Bija šis te, these folders, subfolders files. Tad lietotāji tiek viens otru mājas mapē, un tas ir galīgi slikti. Ir tomēr tā labā prakse, ka lietotājiem arī uz tīkla serverā tiek iedota kāda individuāla mape, kur citi netiek darba dokumentiem, pirmkārt jau darba dokumentiem. Nu, ja tur kādam ir jātiek, tad sysadmins to vienu kādu pieliks, bet tas nav pilnīgi absolūti pieņemami, ka visi tiek pa visām mapēm tikai tāpēc, ka sysadmins nezin šo te this folder only. Un tad, kad tas ir tā izdarīts, tad iekšā vairs tā netiek mantotas tās tiesības, saprotiet, netiek mantotas. S-security, advanced, continue. Un tad es esmu pielicis klāt to mazais, jā, brālītis, konts tie pilnais vārds, brālītis, jā. Es tagad uztaisīšu vienu tādu mapi, man liekas, ka test 2 lietotājs biju nobloķējis, es uztaisīšu test 3. Ja man nebūtu tam augstāk stāvošajam users this folder only, man tagad būtu ar rokām jāņem nost grupa users. Tas ir garlaicīgi, ja ir 1000 darbinieki, ja. Tagad te mani parādījies, es uz test 1 uzklikšķināju, fupē, test 1. Test 3, ja. Te savukārt tātad test 3 lietotājs jāpieliek. Šeit tātad users nav, jo tur bija this folder only viņiem.
Un tad es te tagad pielikšu, ko select principal, test 3 lietotāju vārdu, un es viņu likšu full control tiesībām, tai viņa mapei, bet viņš tad to savu mapi varēs arī tīši vai netīši nodzēst, bieži netīši. Otrs radošais uzdevums atrast, kā lietotēm, ko tur paķeksēt, lai viņš nevar savu mapi nodzēst. Tas ir eksperimentāls arī tās moments, lai lietotājs, viņam ir full control, bet ko viņam tur tagad, lai viņš savu mapi nevar nodzēst, jūs varbūt pastāstiet, kādus variantus jūs uz to atradāt, kaut kādus variantus es zinu, jā, un tā problēma ar izcinājumu, es kādreiz esmu administrējot saskāries, kad lietotājs nodzēš savu mājas mapi, un tad viņam šķiet, ka kāds serveri uzlauzīs, ja viņš nespēja saprast, ka viņš pats nodzēsīs. Tāpēc lietotājus bieži nelaiž tajā katalogā, kur mājas mapju saraksts. Ja? Defaulti Windows profils parasti ir tā, ka kā cilvēks ielogojās domēnā, tad viņam kā Z-disks piemapojas jau tieši viņa mājas mapas iekšiene. Un viņš vienu katalogu augstāk netiek, tieši tāpēc, ka savādāk nodzēsīs. Ja? Un nav jāredz viss lietotāju saraksts. Tā kā, tāda pieeja varētu būt, bet te, mājas darbs tad ciet ir savādāk. Te varbūt ir lietderīgi tiešām padomāt, kā neļaut nodzēst, ja, jo te jau viņi var staigāt un redzēt. Jautājums, kādas ir tiesības šim te, kas automātiski uztaisās. Šie te profili automātiski uztaisās tad, kad pirmoreiz ielogojās. Es jau varu šārēt visu to users folderi. Starp citu, šī vingrinājuma cita versija šārēt folderi users, un tad ir tie profili uzreiz šārēti. Ja? Es sāku taisīt ar rokām iekšā, ir versijas. Ja? Tātad, kādas ir tiesības, tātad administratora mapē, kas automātiski uztaisījās, es viņu neesmu aizticis, users nav. Ne users, ne everyone nav. Brālītis ielogojās pirms dažām stundām pirmo reizi, tai brīdī viņa mape uztaisījās, un arī visa grupa users nav šeit. Versijās, Windows versijās pirms vairākiem gadiem šeit palika authenticated users un kas tik nē, ja? Un tā bija tā, ka tikai administratora mapē netiek, citur tiek, tad tagad beidzot ir pareizi. Paldies, Microsoft. Un vēl jāņem vērā, ka te, piemēram, nav lietotāju test 1, test 2 folderi, jo es ar viņiem neesmu ielogojies. Viņi uztaisīsies šeit, bet te būs uz šāres nevis viss viņu mājas mapju saturs, bet tikai tas, ko mēs gribam ielikt no tīkla pieejam, un arī sava doma. Ja? Tagad jautājums, kā pieslēgties, kā tad pieslēgties? Ja? This PC Map Network Drive. Dažādos veidos var atrast Map Network Drive, var iekopēt vai, ja vienreiz veiksmīgi ir pieslēdzies, viņš saglabājās, nevajag brausēt tīklu, tad pieslēgums būs ar administratoru imants, bet es gribu ar tiem test 1, test 2 un brālītis pamēģināt. Ja? Es negribu ar sevi, tāpēc nebrausējam tīklu, connectes cits lietotājs, reconnect nekāda vajadzība. Un tad man tagad prasa, es pieslēgšos brālītis, piemēram, un es esmu iekšā. Es redzu, ka disks uz kārtiņa ir izskatās tā kā organizācija Z-disks servera profils cilvēkam, ja, vai kaut kādi koplietojumi resursi. Ja. Šā es izmanto. Nav obligāti mazās organizācijas jāpērk Windows SharePoint vai Alfresco, tādas dokumentu vadības sistēmas, viņas jau ir labas vai webiska risinājumi, ja. Tas viss prasa administrēšanu, tas prasa izdevumus, tur mazam kantojumu nevajag. Vienkārši uz viena datora ir šāre, un tur visi saliek ienākošos, izejošos dokumentus, un cilvēki 11 tā var dzīvot. Ja? Tā var dzīvot bez lielas dokumentu vadības sistēmas. Jau lielākās organizācijas ir jēga ieguldīties uz lielām sistēmām. Ja? Tā kā tas arī ir moments, un tā viņš iet mājas mapes, un viņš iet savā mapē, un viņš tur var kaut kādu jaunu bildīti uztaisīt, un tas viss ir forši.
un tad viņš grib iet test 1 mapē, un viņš netiek, un viņš grib iet test 3 mapē, un viņš netiek, tik tālu ir izdarīts. Ļoti labi. Tad turpinājums būs nākamajās lekcijās. Šim brīžam varbūt pietiek. Paldies. Katras lekcijas beigās jāpilda testi. Lekcijas ir vērts apmeklēt, jo ir attēlu galerijas ar notiekošo e-kursā, bet viņa kaut ko izsaka tiem tā galerija ar bildēm manām screenshotiem, kas ir piedalījušās lekcijās. Un arī šādus ierunātus video, ziniet, pa pilnīgi visām lekcijām es netaisīšu. Man nepatīk filmēties seriālos, ja? Vismaz šis seriāls ir, mani nogurdina, ja? Holivudā varbūt es būtu ar mieru, pa labu naudu, bet šis seriāls ir no labas gribas, lai jūs labāk saprastu svarīgas lietas, bet viss jau nebūs. Tā kā paldies, uz tikšanos lekcijās, lūdzu. Visu labu!